Sveiciens visiem! Nu, kāds laiciņš ir pagājis, esmu pastaigājis ar šiem nadziņiem, un gribu nedaudz tā kā pamainīt, kā redzat, viens nadziņš jau man ir nolupis nost, tas droši vien tāpēc, kad nav tas attaukotājs. Mēģināsim kaut kā. Ko mēs krāsosim? Mēs krāsosim kaķa aci, bet nebūs viņa kaķa acis, jo man nav melnā nagu laka, tāpēc nekas tur nevarēsim izvilkt ārā magnētu no viņa. Tā kā vienkārši krāsošu zilā krāsā un pamēģināsim uz viena nadziņa vai diviem, redzēsim, kā sanāks šo spīdumu. Un kas vēl? Vēl ir atnākuši jaunas tops un bāze. Mēģināsim šos. Un tas arī viss. Tad ar mūsu salvetēm mēģināsim noņemt šo nagu laku. Tad ķersimies klāt. Kā te pareizi jādara. Rauko, šeit ir tāda lipīga daļa, kur labāk ietīt to nadziņu, lai neslīd nekur nekas nost. Tad šitā droši vien. Liekam iekšā un aizlipinam ciet. Tā. Tāpat arī izdarīšu ar visiem pārējiem nadziņiem. Redzēsim, kā arī šīs mazās salvetītes darbojas, vai viņas tiešām noņem gēlu nagu laku, vai tās ir tik tādas muļķības. To arī tagad pārbaudīsim un pārliecināsimies. Redziet, tur iekšā tāda salvetīte, diezgan mitra. Un tad vienkārši aizlipina ciet. Šādā veidā diezgan grūti ir tā. Liek pavisam grūti attaisīt. Tā. Kāds brīsniņš ir pagājis. Mēģināju otrai rokai arī uzlikt, bet tas ir ļoti grūti, ja ir šī roka uzlikt. Tad sāksim ar īkšķīti. Skatīsimies, vai ir kaut kāds rezultāts. Jā, kaut kas nāk nost. Nē, nāk labi nost, bet man liekas, ka vēl būs jāpatur. Jā, šite ir uzreiz nāk nost. Vislabāk šito skrāpēšanu ir sīnu kociņiem, vai kā viņas tur pareizi sauc darīt. Bet pat cik man viņi nav, tad nāks izlīdzēties ar kutikulu atbīdītāju. Tā, šito arī ieliksim nedaudz atpakaļ. Redzēs, cik ilgi tas aizņēms. Bet kopā mācamies, kopā arī zināsim, cik ilgi tas viss process aizņem, lai tā kā noņemtu pašu gēlu nagu laku. Atvainojos nedaudz par savu balsi, esmu nedaudz apslimusi. Tad es varbūt tās visus nadziņus noņemu nost, to principu tagad jau tā kā sapratāt, un atgriezīšos tad, kad būšu visus noņēmusi. Esmu noņēmusi visus nadziņus, bet redz, te vēl ir nedaudz sarkans un šeit sarkans. Es domāju tos tā kā novīlēt
lai tur neaizņem daudz laika, jo tāpatās mums būs ar vīlīti jāpāriet pāri. Nu, un vienkārši tos sarkanumus, kas bija iepriekšējā laka, vienkārši novīlēsim nost, un viss. Tagad atliek tikai atkal apvīlēt un aizbīdīt kutikulas. Noteikti jau arī vajadzētu tā kā apgriezt tās kutikulas, bet, nu, es neesmu meistars. Nu, varbūt kaut kad tālā nākotnē mēģināsim, bet, nu, pagaidām iztiksim ar to, kas ir, un vienkārši mācīsimies šādā veidā kopā, un tad jau pakāpeniski varēsim kaut ko ieviest. Tāpat arī droši komentāros rakstiet, kā jūs darītu, vai kā nedarītu. Tā. Man beigsies kamerai baterija, nu tad nāksies likt virsū kādu citu ierīci, lai pabeigtu šo video. Pat cik aptaukotāji mums nav, nu tad liksim virsū primeri. Tas pats, kas pirmajā video, nekas nav mainījies. Palikšu malā. Ui! Viss krīt. Paši arī moderāts. Darīts. Apstīšos, vai vēl ierakstās. Nu ko, ļausim viņam nožūt. Pādze. Es īsti neredzu. Svējās. Jo, nu, jūs man esiet otrā pusē šo reizi. Nu tā. Krāsojam. Es zinu, vai ne? Pārliecināsimies bāzi. Tā. Uzreiz arī uzliksim pīkšķītim, lai tur nav atsevišķi jāliek. Un teiks liekam lampā. Liksim uz 60, jo, nu, nezinām neko vēl par šo bāzi. Tā kā, nu vispār mēs mācamies tā kā grūti ir savu. Nu ko, 60 sekundes ir pagājušas, nu tad ķersimies klāt mūsu nagu lakai. Man šķiet, ka būs jāliek 2 kārtas, jo pirmā kārta ir ļoti plāviņa. Ir īstenībā vairāk jāpiestrādā nekā pie tās iepriekšējās nagu lakas, jo tā bija, nu, tā kā caurspīdīga un tur jau diezko daudzi nevarēja redzēt, vai kā ir tur uzkrāsots, bet, nu, šijai es jūtu, kad ir jāpiestrādā vairāk un akurātāk ir jādarbojās, lai būtu tā kā glīti. Nu, pagaidām man šī krāsa nepatīk. Redzēsim, kā būs, kad liksim otro kārtu. Nu, pagaidām man nepatīk blāva, tāda zila krāsa. Nezinu. Un tagad liekam lampā uz 60 sekundēm. Nu ko, 60 sekundes ir pagājušas. Nu, kā redzat, nu,
baigi spožais darbs nav sanācis. Te man sanāca baigais ķep. Bet, nu, es ceru, ka to kaut kā varēs notušēt. Nu, tad mēģināsim krāsot otro kārtu. Īkšķīt arī uzkrāsoju. Nu, tad mēģināsim otro kārtu. Redzat, kad uzkrāso otro kārtu, ir daudz glītāk un skaistāk nekā tā pirmā kārta. Nu jā, tagad man patīk. Nu, vienīgais, jā, to var atkārtot vēl un vēl, kad, nu, ar tumšām lakām baigi akurāti jāstrādā, un man kaut kā acīs visu laiku kaut kur spīd gaisma, un es nevaru atrast īsto rakursu, kā man labāk būtu. Un vēl es teikšu, viņi ir ļoti tek, lai gan es neuzbraucu tām maliņām virsū, bet viņi ļoti tāda, viņai patīk tecēt tai nagu lakai, gēlu lakai. Nu, nezinu. Es ceru, ka tie kaut kā atmazgāsies, bet kur tad viņi tev atmazgāsies? Viņi jau piekalst. Un tur ir viss. Nu, labi. Nu, pamēģināsim vienam to kaķaci. Tas ir tas magnēts. Bet, nu, es neticu, ka izvilksies ārā, bet, nu, paprovēsim. Ja kā ir jābūt apakšā tai melnai nagu lakai vai kaut kādai citai, bet pat cik man ir tikai 2 pagaidām, tā ir šī zilā un tā sarkanā, nu tad nevelkas ārā, tā kā ar šo mums nekas nesanāks. Varbūt kaut kas minimāli, bet ne. Labi, liekam lampā. Liekam atkal uz 60. Droši paliek nedroši. Īkšķīt arī apžāvēts. Nu, tad mēģināsim to spīdumiņu uzlikt virsū. Skatīsimies, kas mums sanāks. Nu, nezinu. Mēģināsim. Nekas nesanāk, kāpēc tā? Kāpēc mums nesanāk? Es nāk nost. Nu, nesanāk man. Spīdumiņu uzliksim uz kaut kāda nadziņa, jo, nu, gribās kaut ko smuku un ierīvēt mēs nevaram, tad es izdomājam, darīsim tā, uzkrāsosim topu. Skatieties, kā mēs to darīsim. Tā, sākam. Uzkrāsojam topu. Tā. Es izdarīšu lūk šādi. Iemērkšu viņu. Un ielikšu lampā. Redzēsim, kas sanāks. Nu, ko meitenes sanāca? Spīdīgs nadziņš. Es teicu, jau esmu aptīrījis tās maliņas. Un tagad mums atliek uzliekt virsū vēlreiz topu. Tad visu to pašu daru atkārtoti. Iemērcam šo.